Sony Xperia 5 ir nostādīts diezgan dīvainā situācijā. Sony paši to noliek kā zelta vidusceļu starp Xperia 10.5 un Xperia 1.5. Bet tas maksā tuvāk flagmanim Xperia 1.5. Bet zini, varbūt, ka lai apmierinātu jaunāko tehnoloģiju entuziastu, nemaz Xperia 1.5 nav nepieciešama un pietiek tikai ar šo te Xperia 5.5. Protams, vizuāli telefons uzreiz uzdod divus jautājumus. Pirmais jautājums, ja pat secinājums, ir, ka tas jau nemaz neizskatās savādāk par jebkuru Sony telefonu. Un jā, taisnība. Tas ir tāds pats telefons kā Xperia 10.5 un gandrīz identisks 1.5. Tā stingrais un garais rāmis ir jau vairākās paudzēs palicis nemainīgs. Tas arī dod sajūtu to turot rokā, ka nekas tam nenotiks. Tas neizslīdēs netīšām ārā un viss būs kārtībā. Tā aizmugurīte ir stikla. Tiesa, Sony nemin, vai tas ir Gorilla Glass Victus kā Xperia 1.5, bet priekšā gan tam ir Victus 2. Kā arī filmēšanas laikā tas tīši netīšām uzkrita uz ķieģeļa, kurš bija paslēpies zem lapām un izdzīvoja. Viss kārtībā. Tam ir IP68 putekļu un ūdens noturība un uzbūves ziņā pa lielam, nekas īpaši neatšķir to no citiem telefoniem. Otrā vizuālā lieta, uzreiz, kas iekrita acīs, ir saistībā ar kamerām. Telefona kameru modulis sastāv tikai no divām kamerām, kas principā šī gada telefona, tā kontekstā, šo noliek, vienā plauktā ar iPhone 15, Zenfone 10 un Nothing Phone 2. Arī tiem telefoniem ir pa divām kamerām, bet pie kamerām vēl atgriezīšos vēlāk šajā video. Iekšās telefonam nav nekā, kas liecinātu, ka tas ir midrangeris, jeb vidējā segmenta telefons. Tā procesors ir šī gada Snapdragon 8 Gen 2, tā pieejamās atmiņas ir 128 vai 256 GB, ekrāns ir fantastisks 6,1 colas OLED ar ekrāna atsvaidzi līdz 120 Hz un BT2020 krāsu profilu. Tā galvenais putniņš ir 48 megapikseļu platleņķa un 12 megapikseļu ultraplatleņķa ar 4K 120 kadru video ierakstu iespējām un selfie kamera ir 12 megapikseļu ar 4K 30 kadriem. Baterija ir 5000 mAh ar 30 W ātro uzlādi, un te ir jāliek neliels tāds, asterisks, jeb zvaigznīte. Ok, tā 30 W uzlāde ir tikai pēc nepieciešamības, jo ikdienā lādējot es novēroju, ka tas vidēji būtu no 15 līdz 30 vatiem atkarībā no akumulātora pilnības, bet vispār tehniski ir tikai viena liela atšķirība no Xperia 1.5, un tā ir trešā kamera. Kamēr Xperia 1 ir vēl telefoto kamera, šim tādas nav. Arī ekrāna izšķirtspēja ir mazāka, bet tās arī pa lielam ir tās lielākās atšķirības. Ok, es nodomāju, gan jau, ka veiktspējā Xperia 1 lielākā operatīvā atmiņa liks par sevi manīt. Un testos es biju totāli uz pauzes. Šī lētākā, it kā vidējās klases Xperia 5 izkabināja Xperia 1. Visos testos, katru reizi. Un tas tikai norāda uz lieliski nooptimizēto telefonu, tā dzesēšanas un komponenšu miedarbošanos. Jā, it kā mazākā korpusā, bet ne jau ar tik lielām atšķirībām. Baterijas tests vispār bija kosmos, 33% labāk par Xperia 1. Tātad atliek secināt, ka spēlītes spēlēt nebūs problēma. Ir viena tāda, kura liek procesoriem bieži klepot, un lai arī nav kaut kā tur AAA spēle, lieliski parāda, kā telefons tiek galā, vai arī netiek galā, ar pēkšņu jaudas pieplūdu. Un testos, ieejot veiktspējas iestatījumos spēlītēm, uzgriežot visu uz maksimumu, tas maķinītis sasila tikai vienā brīdī, kad sākās pārāk daudz tur brutāla procesora spīdzināšana. Bet tikpat ātri ar to tika galā, lai es sajustos, ka, ok, tam vajadzēja tikai, ievilkt elpu. Gluži kā, apdzenot priekšā braucošo automašīnu ieliec robu zemāk, lai iegūtu lielāku griezes momentu un apdzītu. Precīzi tāda sajūta bija arī ar šī telefona veiktspēju. Veiktspēja arī būs pa lielu nepieciešama, lai telefons tev automātiski sataisītu kaut kādus klipiņus. Iepriekšējiem telefoniem šī lietotne nebija vēl iekšā, bet šim telefonam ir tāda video creator, apstrādes lietotne, kura pati palīdz salipināt kopā tevis izvēlētus klipiņus no visa, ko tu esi safilmējis un safotografējis. Nav jau nekas tur pārdabisks. Ja vēl projām pats nespēja pieņemt pareizus lēmumus, ko un kā likt kopā un rādīt, bet vismaz kaut ko uz ātru roku spēja samest kopā un uzliek vēl virsū savu muzīciņu. Un tas tāds vairāk no fifīgo feature plauktiņa. Kameras toties telefonam ir cepuri nost. Atkal jau, Sony taisa savas kameras, ar vienu šobrīd es tieši filmēju, un nekautrējās aizlienēt savas bildes apstrādes un režīmu pārvaldīšanas ekspertīzi vai zināšanas arī telefona divīzijā. Un jau no basic režīma līdz pat pilnībā pro, tas ir lielisks. Arī to apstrāde pēc tam telefonā ir pietiekami ērta,
lai tas gala rezultāts izskatītos tāds, kādu tu vēlies. Nevis telefons, pat automātiskajā režīmā, kur uzspiež to tu pieņemt. Un tas man patīk. Jā, ikdienā jau par to neaizdomāsies, un tāpat gribēs tikai izvilkt un noknipsēt, kam arī īpaši paredzēta šī te papildus poga uz telefona korpusa, bet ir patīkami zināt, ka ja bilde liksies pārāk plakana, krāsu ziņā plakana, to vienmēr varēs piekuriģēt un tā kļūs vēl labāka. Protams, pie nosacījuma, ja tu saproti, ko dari. Bet dienas beigās, kurš tieši drīkst tevi kritizēt par to, kas tev patīk? Neviens, vai ne? Un video režīms iet pa līdzīgu taciņu. Ļaušu tev par to pārliecināties pašam. Sony Xperia 5.5 selfie tests tiek ierakstīts pašā basic režīmā, nekādi baigie izskaistinājumi, citas lietas nav uzliktas. Dynamic range nav, un ja mēs nofokusējamies tikai uz debesīm, neļauj, tāpēc, kad ir sejas autofokus, fokusējas debesīm nabujas. Tagad uzlikts uz 4K 60, tagad gan nerāda boksiņā, kad ir sejas autofokus. Aizvaras tak, es neraudu, viss kārtībā. Tā, debesis. Jā, kaut kā negrib dynamic range baigi rādīties. Stabilizācija ir līmenī, krāsas diezgan platanas, kas nozīmē, ka varēs izvilkt diezgan daudz ārā. Tagad pārslēgsies uz galveno kameru. Vienkāršības vārdā filmējam uz 4K 60 un var arī uz 4K 120 filmēt, kas ir forši. Atkal var redzēt, ka pašas krāsas standartā ir diezgan tādas plakanas, lai varētu izvilkt post-production. Īstenībā šī varētu būt labi iespēja tagad paņemt un no šī brīža arī pēcapstrādē mēģināt izvilkt kaut kādus košumus, saturation un tādas lietas. Stabilizācija, ar vienu roku turot, ir līmenī, viss kā vajag, viss super. Kopumā no lielās cīņas ar minētajiem konkurentiem, kā iPhone 15, Nothing Phone 2 un Zenfone 10, es teiktu, ka šis ir neizšķirts starp iPhone un Xperia 5. Neizšķirts, jo abi ir pievilcīgas, lētākas opcijas pār saviem attiecīgajiem flagmaņiem, kuru iegādai būtu nepieciešami labāki argumenti par, man gribās. Tādi argumenti kā piķis nav problēma, status ir viss un tā tālāk. Šis ir prātīgs telefons. Tiesa starp saviem Android konkurentiem, es vēl joprojām teiktu, ka Zenfone 10 ir joprojām uzvarētājs tiešajā cīņā tikai uz cenas rēķina. Bet šobrīd, kad šī Xperia 5 un Zenfone 10 maksātu vienādi, es dotu priekšroku Sony veikumam, jo telefons patiesi ir glīts, ērts, jaudīgs un ar lieliskām kamerām un bilžu uzņemšanas iespējām, kurām palielam vienīgie konkurenti ir paša Sony. Vēl tagad Blackmagic ir izlaidis iPhone telefonos lietotni, bet arī tā nav tik vispārīga un nostrādāta kā Sony veikums. Un ar to arī tad šajā video viss. Paldies, ka noskatījies, un mēs ar tevi tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!